Šī ir Sintija. Viņai ir 7 gadi. Un šodien mazā smaidīgā meitenīte ir bērniņš, kurš uzvarējis vēzi. 2020. gada 17. septembris. Todien Sintija pamodās ar temperatūru, kuru sākotnēji vecāki uzskatīja par vienkāršu vīrusu vai saaugstēšanos. Vēl nekas neliecināja, ka šis ir sākums mokošai 3 gadus ilgai cīņai par dzīvību. Ģimenes ārsts izrakstīja antibiotikas, mēs lietojām antibiotikas. Nekas nelīdzēja. Kaut kur rādījās liels iekaisums. Un tad bija tā viens rīts, neatceros, tas jau bija septembra beigas, oktobra sākums, kad Sintija pamodās ar 38 un temperatūru un aiztūkušu kreiso aci. Sintijas diagnoze – vēzis 4. stadijā ar metastāzēm kaulos un mīkstajos audos. Sintija cieta mežonīgas sāpes. 4. novembrī viņai vakarā ielaida morfiju. Ja jūs zināt, cik es jutos laimīgi, ne jau par tām zālēm, bet es jutos laimīgi par to, kad es atkal dzirdu savu bērnu runājumu, ka viņa nekliedz vairāk, kad viņa runā, jo es jau tā īsti neko nevaru izdarīt. Es tikai stāvēju pie gultas un skatījos, kā mans bērns mokās. Audzējs bija agresīvs. Ķīmijas terapijas cita par citu stiprākas. To skaitu mammai grūti pat saskaitīt. Kad viņi sāk tie matiņi krist, mēs eksperimentējām. Mēs turpat slimnīcā ar šķērēm, no penāļa, no zīmēšanas penāļa ar šķērēm, mēs nogriezām īsākus matus, paskatījāmies, kā izskatās šāda frizūra. Tad vēl īsāks, līdz brīdim jau, kad palika tikai, teiksim tā, mazs kušķītis. Un tad jau mēs sarunājām, kad atnāks māsa palīgs un ar matmašīnu nodzīs. Tā arī bija, bet eksperimentējām. Reanimācijā mamma Diāna ķērās pie katra salmiņa, kas varētu Sintijai palīdzēt, un viņa nolēma, ka vēlas meitiņu nokristīt. Es uzklāju viņai, nevis uzvilku, bet uzklāju viņai kristību kleitu. Laura nokristīja, un, kā es saku, 10. nodaļā bija arī vairāk tēti un vairāk tie cilvēki, kas bija kopā ar mums. Un viņi sametās naudiņu, lai nopirktu Sintijai ķēdīti ar lācīti un sirsniņu, ko varētu uzlikt kristību dienā, lai tas lācīts viņu sargātu. Mēs uzlikām arī to ķēdīti, un tā kā nokristījām. Un vakarā pēc kristībām pienāca mirklis, ko visi tik ļoti gaidīja. Tas nav vārdiem izsakāms tās sajūtas, tas ir redzot to, kad mans bērns guļ kā baļķīts, viņu krūtis cilā aparāts, tur aiz muguras ir aparāts, vadi ir viss kaut kur. Un es runāju ar viņu, bet viņa man neatbildēja, viņa uz maniem neskatās, viņa nekustās, viņa ir. Un tad pēkšņi tukšs acis vaļā. Sintijas ārstēšanās turpinājās vēl ilgi, un te liela loma ir eņģeļi pār Latviju ziedojumiem. Mēs tiekamies dienās, kad mamma ir saņēmusi jaunākos analīžu rezultātus. Nevaru es atcerēties, kas tas ir, kas tumsā laistās. Magnēts stāsta, ka viņa ir tīra, viņa ir brīva, mēs varam teikt oficiāli remisija. Vārds, kas ir gaidīts 3 gadus. Šodien slimnīcas ēkas un teritoriju Diāna un Sintija jau sauc par 2. mājām. Te iziets cauri gan skumjām, gan priekam. Te zeme klāta Diānas un citu vecāku asarām, bet te arī dzimusi cerība un ticība. Te satikti arī jauni draugi, kas nu būs daļa dzīves uz mūžu. Es taisni domāju, vai es redzējuši Baibiņu, jo Baibiņu tu jau mums arī esi, tā kā tāda otrā mamma grib, vai ne? Vienmēr kā kaut ko vajag, tā tiek uzsit ziņu Baibiņai, bet tas nav, šis nav aizmirstams.
Mēs gribam teikt lielu paldies jums par to, ka jūs esat, jo tiešām 3 gadu laikā Slimnīcas fonds mums ir palīdzējis tik daudz, gan ar medikamentiem, jo šim bērnam tiešām bija vajadzīga palīdzība, un no tās terapijas viņa kļuva brīva no vēža šūnām. Slimnīcas fonds, jā, viņš mums ir daudz nācis palīgā. Sintija piedzima ar vienpusēju caurējošu lūpas un augstleju šķeltni, kas agrāk šķita liels izaicinājums. Cīņa ar vēzi to nolika 2. plānā. Un tad tagad esam tikušas galā ar onkoloģiju un mazliet pagaidīsim, lai Sintija atkopjās no visām narkozēm, visa kā, un tad mēs sāksim atkal ķerties klāt pie žilbinoša smaida un pareizes izrunas. Bet tagad Sintija ir gatava atgriezties dārziņā, tikt pie visskaistākā smaida, smieties, priecāties un baudīt dzīvi. Katrs mazākais prieciņš ir jānosvin un jāatzīmē, jo pamazām prieciņam beigās sanāk vienkārši brīnišķīgi. Un šodien esam gatavi piepildīt vienu no mazās drosminieces sapņiem – satikt īstu pilotu un ielūkoties viņa kabīnē. Čau! Man sauc Toms. Man sauc Sintija. Sintī, prieks iepazīties tevi. Tev arī. Nu, lūdzu, ejam. Tātad, kur tu gribi? Kur tu otrais pilots? Jā. Nu, tad sēdies nost tajā krēslā. Kā tu liekas, kura ir stūre? Man liekas, Tā ir stūre, tieši tā. Ar šo stūri mēs stūrējam lidmašīnu gaisā. Mums ir daudz. aizlidot, Sintija? man Disneyland. Uz Disneylandu, jā? Tas ir mans sapnis. Tas ir tavs sapnis? Jā. Tu zini, kurā valstī ir Disneylanda? Viņa ir Francijā. Tu pat nezināji, vai ne? Aha. Šis te ir skrējceļš. Bet, ja tu pacelsies, tu redzēsi, skrējceļš tur ārā arī ir. Par to, ka tu biji tik labs palīgs man. Tur ir maza dāvaniņa. Mamma teica, man arī ir kaut kāda dāvana. Tev arī ir dāvana? Jā, viņa teica. Nu, tad sāksim ar manu dāvanu, labi? Tā ir tev. Paldies. Lūdzu, mēģi skatīties, kur sēž pasažieri. Ja mēs lidot uz Disneylandu, kur tu sēdētu? Kur tu sēdētu? Aizmugurē, jo tur ir droši. Aizmugurē tev liekas, ka ir drošība? Tā ir. Visur ir droši. Jā. Visur Jā, lidmašīnā bet ir droši. Mazā Sintija sapņo par īstu lidojumu, bet viens liels lidojums ir noticis. Viņa ir vesela. Uzveikusi ļaunu slimību pati ar savu spēku, mammas mīlestību, ārstu cīņu un ziedotāju atbalstu. Sintiju mājās gaida lielais brālis, beidzot varēs kārtīgi izbaudīt brāļu un māsu attiecības. Tās ir māsiņas izsaukums, vai ne? Šī skaņa mums ir zināma. Čau, Māriņa, kā tev iet? Bet te slimnīcas teritorijā iespējams Sintija atgriezīsies kā medmāsiņa, jo nākotnē viņa vēlas kļūt par medmāsu. Kur gaisma? Šeit jau mēs to laiku pavadījām. Šitā jāsaspiež pareizi. Jā. Un mēs tā pavadījām cik? Dienas, nedēļas, mēnešus, Gadus gadus pareizi. maskā. Tas ir čau. Jā. Lai ir droši. Un droši. Bet vēl lielais paldies un vēlējums visiem ziedotājiem un citiem bērniņiem. Veselību visiem Latvijas bērniņiem, un ne tikai Latvijas bērniņiem, bet visā pasaulē. Vai ne? Arī tie, kuri jau nav, bet tie, kuri nav, vai viņiem arī iet labi. Augšā mākoņos. Augšā mākoņos, jā. Ies labi. Mazie supervaroņi, bērni, kuriem piemīt superspējas. Mēs visi kopā šīs superspējas varam pamodināt jau tagad. Sanāksim kopā un gada sirsnīgākajā akcijā Eņģeļi par Latviju piepildīsim bērnu sapņus par labāku veselību. Ziedo Eņģeļi par Latviju LV mājaslapā vai zvani 90 204 114.